tas, ko jūs iemācījāties no savas mammas, to jūs tagad mācat saviem bērniem. Un tagad šobrīd jūs kā pieaugušais jau varat pati izvērtēt, cik jums tas ir svarīgi saviem bērniem iedot no sevis to, ko jūs gribat iedot. Nevis to, kas ir jūsu šī brīža spēkos, ja? Bet šie spēki ir jāaudzē. Šis te resurss sevī ir jārada. Ar ko es piedāvāju jums strādāt, tas ir tas, ka mēs pārceļam šo te resursu no šīs te vēlmes kontrolēt, vēlmes būt labai, vēlmes būt pareizai, vēlmes izdarīt tā, kā tas ir pareizi, tā kā tas ir ātrāk, tā kā tas ir mazāk emocionāli, ja tā kā apslāpēt savas emocijas, bet tieši ļauties, kā tas ir būt foršai, mīļai, saprotošai, iecietīgai, pacietīgai mammai, tad jums pašai to iemācīties no zila gaisa, ka jūs šobrīd līdz šim vēl to nesat iemācījusies, jo jums nav no kurienes. Kā vajadzētu būt, jūs no visas sirds gribētu, jūs nemākat, jums neviens nav iemācījis, nav parādījis. Ja jūs esat visu bērnību klapēta, tad jums nav nekad ļauts izjust savas emocijas līdz galam. Šīs emocijas, kas ir šī agresija un dusmas, tas viss ir radies tā, ka tas ir iekšā vārījies visu bērnību bijis jūsos, un jūs nekad neesat varējusi ar to neko darīt. Jūs bijāt bezspēcīgi tajās visās situācijās.